tev jāstrādā un maizi jāpelna un nav kur dzīvot, tad tev pavisai būs cita attieksme, ka tev jānopelna pašam viss ir. Tad tu vairs tā nedomās par saviem ideāliem. Tad tu rukās, lai varētu nopelnīt. Ja viss iedodu, ieliek mutē, tad tas ir savādāk. Ja tev nav kur dzīvot un nav ko darīt, tad tev attieksme pavisai savādāk būs. Pirmkārt ir par to, lai tu nebūtu ne no viena atkarīgs. Tu būtu brīvi, varētu, tev ir darblaiks, brīvi varētu strādāt un iet, bet redz, ka tā dzīvē nav. Tev tomēr ir kādam. Jā, mēs jau visu laiku. Es šinī mājā, ka es piedzimu, man šeit kristīja arī. Tūliņa atbrauc mācītājs no Salatsgrīvas un man šeit kristīja. 3 dienas mācītājs man kristīja. O tā. Tagad tas jau ir ielikts. Tas bija lemts. Lemts. Nav jau tā, ka tu domā. Viss jau tā nav. Tic par to, ka tu rīt pamodīsies dzīvs, un tu dzīvos vēl. Tu tic tam. Jā. Tic, ka tu būs labs pret tom. Tic, ka tu mīlēsi savu sievu. Tas viss tā ir. Un tic arī uz to, kas šeit mēs esam kādu īsu brītiņu, tad maz sprīdī dzīvojam. Un ja tu tā sev var nolikt, tad tu kaut ko arī var padarīt. Tas spēks ir liels lūkšanā. Tas tā nav. Un tas nav vienkārši. Jo nav jau visiem, jau tas nav dots, neuztraucies. Cits smīkņā, pasmīkņā, jā. Bet tas nav visiem dots. Saprast visu tās lietas. Ko lai dara? Žēl. Jā. Tā ir sēta, redz, kur stacijas laukumā te ir tāda. Apcerās šito te tāds. Te, ko ir Marijas iela. Jā, redz, un šitās te sētas. Tagad jau vairs nav. Skaties, te ir koncepcija, tā ir koncepcija dziesmu svētkiem. Lūdzu, kur viņi ir? Zemgala, Latgala, Vidzem, Kurzem. Un tagad skatās šitie patās. Kurzeme, Vidzeme, Latgala un Zemgala. Atrisināt kompozīcijā. Lūdzu! Kā tās lietas risina. Un te ir koncepcija ielikt iekšā vispār. Par šo es gandrīz tiku uz Sibīriju. Tādēļ, ka te vajadzēja likt tajā laikā zvaigzni sarkanu, bet es uzliku vēsturisku. Un bija diezgan liels nepatikšanas par to bija. Kāda? Bet palika viss kārtībā. Kāds bija nepatikšanas? Kāds nepatikšanas? Uz Sibēriju tev aizvedīs, ja tu netaisīs. Man jau Tā lai pārtaisi kaut ko? Man liek, lai pārtaisi, bet es nepārtaisi. Un tad nāca labvakars palīga, ja tāda raidījuma jūs jau neatcerās vairs. Zini. Tas Rubens nāca palīgā. Viss, kas var būt radošs? Tu neesi radošs, tur esi radošs tagad, kad tu vari sakot, šitā man jautā. Viss, kas ir radošs? Vēst gatavošanas arī jābūt ir radošs. Kur nu vēl pie pārējām lietām? Teātra spēle arī radošs. Tas ir pieņemt tā klasika, mūziķis, gleznošs, mākslinieks, gleznotājs. Viss ir radošs, arī šuvējs ir radošs. Sētnieks arī radošs. Kas tā radošs? Vēlme darboties, vēlme darboties. Kaut ko radīt no jauna.
kam ir dots, tam arī tiks vēl vairāk dots. Un tas arī būs radošs un darbosies. Kam nav, tam nav. Tā viņš ir. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, patstāvīgi piesaucam Dievu savā lūgšanā, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā